Miljards ir arī manī. Es neuzskatu sevi par mazu nožēlojumu mikrodaļiņu, ja pilieniņu. Viss. Tu dari un aplauzies, dari un aplauzies, dari un aplauzies. Beigās tu saproti, droši vien kaut ko tu dari nepareizi. Surrender. Tu dari to un to, un tāpēc būs laba, tā būs tāds un tāds rezultāts. Man ir tāds un tāds biznesa plāns, kas noteikti jāizpild tādos termiņos. Gauja ir dzīvības spēks, kas mūs nes uz pārpilnību, uz miljonu vai miljardu, uz brīnišķīgām attiecībām, uz mieru, prieku, laimi visā pasaulē starp tautām, reliģijām un tā tālāk. Tā skaitā uz miljonu. Jautājums, kāds bija tava praktiskā atdošanās Gaujai? Kā tas notiek? Nosvinēt, ieguldīt kaut ko biznesā, kaut ko ieguldīt savas dzīves uzlabošanā, tā tālāk. Kas ir vēl kaut kādas praktiskās lietas biznesā, ko tu darīji, lai ļautos tai plūsmai? Tas stāsts par Gauju un Baltijas jūru, viņš ir tā kā auglis, kas ir tuvāks šim brīdim, kur mēs tā sēžam. Tas stāsts par Parīzi un par to pirmo naudas tērēšanu, tas bija tā kā ieskats pagātnē, kas bija ceļa sākums tam, ko es teicu par Gauju un Baltijas jūru. Es nevaru pastāstīt nevienu pagātnes stāstu, lai atbildētu uz to jautājumu, jo man vienkārši nāk prātā tagad. Noteikti tāds ir. Bet tas stāsts ir tāds, ka vienā brīdī ceļa gājējs, kurš ir sapratis, ka visa dzīves laime, kas ir pasaulīgais mērķis, tā skaitā miljards, ir arī manī. Tas pirmkārt nozīmē, ka es vairs neredzu un neuztveru pasauli un sevi kā atšķirtu. Viss, ko es redzu pasaulē, ir tā kā mans pagarinājums, tā ir mana projekcija, mana emanācija. Un es vairs neuzskatu sevi par mazu nožēlojumu mikrodaļiņu, ja pilieniņu tajā pasaules visuma okeānā, kas sastāv no zvaigznēm un planētām un zemi un cilvēkiem un visādiem starpdimensionālām būtnēm iespējams. Es redzu, ka tas viss, ko es uztveru, ir arī manī. Es esmu fraktāls, kas satur to visu. Tāpēc tas miljards ir manī. Bet secinājums ir praktiskais. Man ir vienkārši jāatdodās tam, kas ir viss. Nevis jāmēģina atrast savu specifiskā vieta un ceļš, lai to iegūtu. Ja tas ir manī, tad man nekas nav jāmēģina. Man vienkārši jāatdodās. Tam pilieniņam jākļūst par okeānu, nevis jātēlo pilieniņš. Viss. Jo okeāns ir manī. Un ja es atdodos okeānam, tad es kļūstu par okeāna daļu. Un okeāns man vienkārši noklāja visu. Un pirmais solis ir uzticēšanās. Kad es to apzinos, es nevis sāku dzīvē, attiecībās un biznesā komandēt visus. Tu dari to un to, un tāpēc būs laba, tā būs tāds un tāds rezultāts. Man ir tāds un tāds biznesa plāns, kas noteikti jāizpild tādos termiņos. Kurš tu tā domā? To domā pilieniņš, kurš domā, ka viņš ir atdalīts no visuma. Ka viņš ir gudrāks par to visumu, viņš ir gudrāks par to pasaules biznesa okeānu. Nē taču, tā pieredze jāgūst, ka tu tā dari. Tu dari un aplauzies, dari un aplauzies, dari un aplauzies. Beigās tu saproti, droši vien kaut ko tu dari nepareizi. Ja liktenis ir lēms, tad tu saproti, ko tu dari nepareizi. Tu saproti, vienkārši surrender. Viss jau ir labi. Ir jau man miljards, ir jau man brīnišķīgas, laimīgas attiecības ar tiem, ar kuriem man ir jābūt. Viss jau man ir, manī. Un es varu ļaut tam notikt visātrākā efektīva veidā, ja es ļauju visumam, pasaules okeānam un garam parādīt un atklāt manī to. Un tad, kas notiek? Okeāns un gars un pasaules okeāns, viņš tā kā noklāja tavā katrā nākamajā dzīves dienā ar vienu jaunus notikumus, kas tuvina abiem miljardiem satikties. Manam iekšējiem miljardam un ārējiem miljardam. Manam iekšējiem miljonam un ārējiem miljonam. Un beigās viss ir, tu dzīvo pārpilnības ragā. Kaut kādā reliģijā, man liekas, kristiešiem ir tāds pārpilnības raksts. Viņi tā arī zīmē, kā raksts, no kuriem plūst ārā visas dāvanas. Ka tur viss ir. Mūsdienās to zīmē tie datori, nauda, seks, keks, whatever. Viss, saprot. Kad tas notiek? Tad, kad ir atšķirtības starp vērotāju un vērojamo, starp pilienu un okeānu ir vienkārši izzudusi, un tas notiek ar lēmumu. Tur vajadzīgs vienkārši iekšējais lēmums, viss.
Surrender. Bet tu turpini dzīves ceļu. Surrender nenozīmē, ka tu apsēdies un tikai meditē. Ne? Tu dodies un skaties, kā tas notiek. Tas notiek tad, kad okeāns un visums gars, viņš tev mazliet pārbauda. Nu, cik ilgi tu tā gaidīsi? Nedēļu, 2? Un tad, kad tu nosēdi 1, 2, 3 nedēļas, un tad beigās labi. Mēs tev ticam. Visi mums neredzamās pasaules spēki tiek piesaistīti, lai te vienkārši klātu ceļu.